kausi. Tie vienmēr izlikumos runā par sajūtām, par emocijām, par pieķeršanos, par arī kaut kādu karmu, tāpēc, ka tā ir ūdens stihija, un ūdens stihija ir tā, kas ir ļoti cieši saistīta ar mūsu karmu, un dūzis būs ūdens stihijas tāds sākotnējais esence, tāda ļoti spēcīga enerģija, tātad izlikumos, ja uzdodat jautājumus ar vai, tad tas būs kā apstiprinājums, ka jā, piepildījums tāds, tāds ļoti, ļoti, ļoti spēcīgs ūdens stihijas impulss, ja. Un šeit, kur ir 2 kausi, tur ir vienmēr stāsts par izvēli, tātad varbūt tas ir stāsts par starp 2 cilvēkiem izvēlēties, ja, bet katrā ziņā tas ir tāds kontakts. Mūsu sajūtas vienmēr nāk tā kā atspoguļojums tam, ka mums iepriekš ir bijusi kaut kāda karma, ja mums attiecības vispār nekad nav nekarmiskas, mēs te viens ar otru esam saistīti, un 2, skaitlis 2, tā ir mēnes enerģija, un divnieks ir par tādu dualitāti, par tādu sievišķo vīrišķo, par izvēli, par tādu. Tas ir tāds, šī kārta ir ļoti līdzīga arī mīlnieku kārtī, jo arī šeit ir tur tālumā tāds kalniņš, uz kur ir māja un 2 cilvēki un arī eņģeļa spārni. Un šī kārta arī var runāt par to, ka atgriezties pie sevis, ne tikai kontaktā ar otru cilvēku, bet tā kā sākotnēji mums ir jāsakontaktējas pašiem ar sevi. Un tikai tad, kad mēs saprotam paši sevi, tikai tad mēs varam arī normālas attiecības veidot ar citiem cilvēkiem. Un 3 kausi, tā jau ir tāda ballīte. Šeit arī var redzēt, ka šeit ir prieks, šeit ir auglība, šeit ir bagātība, šeit ir 3 sievietes, kas ir pacēlušas kausus, jā, tad te ir tādi svētki notiek. 4 kausi, te ir tādā, ja te bija ballīte, te būtu tāda tā kā bišķi poha. Vai arī tas brīdis, kad cilvēks vairs negrib dzert, ka viņš saprot, ka viņam varbūt tā kā pietiek, un viņš vairs tā kā negrib ņemt to. Un te ir tāda kaut kāda apātija, ja. Te nav stabilitāte, ja nu vienīgais tā stabilitāte ir tajā, ka es sēžu, es saprotu, ka es varbūt esmu tā kā aizvērts, ja, te poza ciet, cilvēku poza ir ciet, kājas ir aizkrustotas, rokas ir sakrustotas, un viņš tā kā nevēlās nemaz ieraudzīt, ka tur ir pastietas kauss. Un 5 ir atkal šis krīzes punkts, kad cilvēks saprot, kad cilvēks redz tikai tos izlietos kausus, viņš neredz tos neizlietos kausus, kas ir aiz muguras, ja, tādās sajūtu ziņā, tātad cilvēks ir tāds negatīvi koncentrēts, spēja domāt tikai par to, kas ir slikts noticis, un spēja ieraudzīt to labo, kas varbūt vēl ir tā kā priekšā vai aiz muguras. 6 kausi ir par došanu un ņemšanu, šeit arī ir 2 cilvēki un kausi un tāds prieks, un šis var būt tāds emocionāls tāds piepildījums. 7 kausi ir ilūzija kārta, šeit ir kausos tātad dažādas opcijas, ko izvēlēties par savām ilūzijām, vai tās būtu lielas ambīcijas, tornis, vai tās būtu dārglietas, ja, vai šī puķis, kā ego, vai arī uzvara, vai kaut kāds plīvurs, neredzamības, vai vēl, nezinu, tur vara, kārdinājums, te ir dažādas tās iespējas, dažādas tās ilūzijas, kurās mēs kā cilvēki iekrītam, kad pieķeramies pārāk kaut kādām lielām baudīšanas, tādām materiālām vērtībām, tad tās ilūzijas tur dažādas var izveidoties. 8 kausi runā par
aiziešanu no šīs situācijas, kad tu jau apzinies savu to vērtību, savu ceļu, un varbūt tu esi tā kā emocionāli ļoti, ļoti tā kā satricināts, un tu tā kā izvēlies iet prom no situācijas. 9 kausi jau runā par tādu pašapmierinātību, tā ļoti ērti, stabili sēdi, un tie kausi ir tādā ielociņā aiz muguras, ja? Šeit ir tāds, tā kā pašpietiekamība diezgan liela, bet arī tāda aizsarga pauze mazliet. 10 kausi, tas ir, protams, ka cikls ir noslēdzies, ka tu esi izgājis cauri visiem šiem cikliem, visiem šiem iekšējiem procesiem, kuri notiek, un tad ir tāda pilnīga laime, labklājība. Un tad, protams, ir 4 personāži, kuri arī atspoguļo to, ka šeit ir tāds kaut kāda jauna enerģija, jauns sākums, šeit ir tāds kaut kāds ceļa posms, atkal, ja, kaut kāda pāreja no jaunā uz varbūt kaut ko lielāku, ja, tāds kaut kāds ceļš, kaut kāds process zirga mugurā. Un karaliene, protams, burvīgā, brīnišķīgā, atspoguļo visu to kausu buķeti, kāda viņa te ir. Un arī karalis, viņš varbūt ne tik daudz emocionāli, cik vairāk parāda to tādu stabilitāti, ja? Jo karalis, tas ir status, arī karaliene, tas ir status,